Tas atsitiens pašvaldības ekonomikā laikam ir pietiekami liels. Es domāju, ka jā. Tas ir viens no tādiem nākamo gadu izaicinājumiem uztaisīt mums tādu kārtīgi ekonomiskā iespaida pētījumu, lai saprastu, cik tad... Bet pa 10 gadiem, tu to maratonu... Tur savācās. Kāds ir tas maratons, Rīgas maratons svars pa 10 gadiem? Viņš ir... Rēķini tā, mēs esam uz doto brīdi pasaulē ir 50 maratonu kopumā, kuriem ir, kas ir atzīti ar Starptautiskās Velokārtu federācijas to kvalitātes zīmi. Tad mēs esam viena no tādiem maratoniem. Ir jāapzinās reāli, ka mēs nevarēsim konkurēt ar, piemēram, ar Ņujorku vai ar Londonu vai es nezinu, ar loģiski savas atpazīstamības ziņā. Tas ir pilnīgi normāli. Bet mēs varam parādīt kaut ko citu, tāpēc mēs mēģinām Rīgu foršāk parādīt, mēs mēģinām kaut kādas dziesmas rādīt, kultūru un tā līdzīgi. Ja cilvēks skries tā kā tu ar iPhone un tas ir tas mērķis, jā. Skaidrs, ka ne jau tas kenijietis vai tas etiopietis padarīs to maratonu slavenu Eiropā, jā, teiksim, jā. Labi, ja mēs atvilksim to Haile Gebrselassie vai Redcliffe, jā, tad var būt, jā, bet, teiksim, realitāte jau tie ir normāli skrējēji. Es un tu, mēs aizbraucam, pastāstam, cik forši ir Parīze, Londona vai Lisabona, Prāgas maratons, jā, un nākamajā gadā tavu draugu aizbrauc uz turieni, jā. Tas ir tas mērķis, jā. Bet arī šī starptautiskā atpazīstamība, viņi noteikti to palīdz iekļūt papildus tādā apritē, jā. Treneris saka, ja var sarunāties, tas ir aerobais. Šis ir aerobais, jā, pilnīgi. Treneris citreiz teica, ka, ja sāp kāja un nevar paskatīt, arī nevajag kaunēties, ka vajag iet ātrā iešana. Tas arī ir nobrieduši skrējēju pazīmi, ka tev nav kauns, ja, kad tev liekas, bāc, kā es tagad iešu, ja? Kā viss skatās. Nē, tu saproti, ka šodien man treniņā ir pārtraukums, ka man jāiet. Un tev, tādā ziņā, tev vienalga tajā brīdī, ko pārējie domā. Tā, man liekas, arī vēl viena stadija, līdz kurai ir jāizaug. Tā, man liekas, laba stadija, es viņas sasniedzu. Bet vispār jau profils. Jo man bija arī, es trenējos Ņujorkā pirms 2 gadiem. Arī, un regulāri es no rīta sastieku vienu džeku. Viņš skan itī gars gabals. Piedošanas aizmirst, kā bija vārds ultramaratonists. Un mēs skrienam kopā, un man pēc romāna tā plāna ir, ik pa cik tur, nezinu, pēc 2 kilometriem ir tas, kur bišķi jāpaietās. Jā, viņš saka, tu ilgi tā te māžosies? Viņš saka, jā, vēl 20 kilometrus. Tad beigās viņš kaut kā, mēs atradām kopīgi to tempu, un bija normāli. Viņš saprata, man tik slikti, tas tā, novirzīties no tēmas.